Šodien raidījumā grāmata jaunajiem vecākiem, diagnostikas sensitīva imago prognozes, jauna ajurvēdas nodaļa Jaunģemeros, medicīnas pakalpojumi Alūksnes pusē. 1. jūnijā Bērnu aizsardzības dienā Rīgas dzemdību namā Rīgas Ziemeļu izpildu direkcijas dzimtsarakstu nodaļas sektorā Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzēvičs un Rīgas pašvaldības priekšnieka vietnieka padomnieks Ainars Baštiks sveica jaunos vecākus, tiem pasniedzot rīdziniekiem īpaši veidotas grāmatas Mūsu bērns. Tās saturiski veidotas kā mini enciklopēdijas ģimenes dienas grāmatas. Šodien dzemdību namā mūsu dzimtsarakstu nodaļas sektorā mēs prezentējam jaunajiem vecākiem mūsu grāmatu, Mūsu bērns, kas ir pirmā bērniņa grāmata, dienas grāmatiņa, kas paliks viņam par atmiņu. Tur ir gan vērtīga informācija, kā vecākiem ir jāuzvedās par bērniņu pirmajām dienām un pirmo gadiņu, un arī tur ir iespēja gan bildītes salikt, gan atzīmēt svarīgus notikumus bērniņu mūžā. Un svarīgi, ka mēs to darām 1. jūnijā Bērnu tiesību aizsardzības dienā, un tas nav viens dienas notikums, bet no šodienas, no 1. jūnija, šīs grāmatiņas tiks pasniegts katram jaundzimušajam visās pilsētas dzimtsarakstu nodaļās. Tādēļ, es domāju, bērniņam šī ir noderīga informācija nākotnē būs, un vecākiem tas būs labs ceļvedis, kā rīkoties. Ir ļoti jauki, ka ģimenē ienāk bērniņš, un no tā brīža, kad bērns ienāk ģimenē, vecāki sāk kaut ko priekš viņa krāt un gādāt. Un, protams, vispirms jau tas ir ēdienas, drēbes, rotaļlietas, kas tomēr ļoti mainās, bet ir svarīgi arī bērnā attīstīt un krāt viņa talantus, krāt un veidot viņa raksturu dažādās šķautnes, kas vēlāk viņa darīs par personību. Un viens no tādiem pirmajiem soļiem, kas bērnu dzīvi dara bagātu, ir atmiņas. Un tāpēc arī Rīgas doma un tāpat arī citās pašvaldībās, kur bērnam piedzimstot dāvā šo grāmatiņu Mūsu bērns, jeb kā Rīgā ir mazā rīdzinieka pirmā grāmatiņa, tajā būs atzīmētas bērna pirmie svarīgie notikumi un atmiņas. Un vēlāk, kad bērns paaugsies, es domāju, tās būs ļoti interesantas un arī vērtīgas, kad viņš atcerēsies, kā vecāki, droši vien mammas vairāk ir piezīmējuši, uzrakstījuši, varbūt arī ielīmējuši kādas fotogrāfijas no viņa bērnības. Un šajā grāmatiņā ir arī Rīgas mēra un vicemēra paraksts. Es domāju, tā arī pēc gadiem varbūt būtu tāda vēstures liecība un vērtība. Bērnu aizsardzības dienā grāmatiņas saņēma pavisam 15 jaundzimušo rīdzinieku vecāki. Kādi ir jūsu iespaidi par šo pasākumu? Pozitīvi, ka Rīgas doma interesējas par saviem iedzīvotājiem, kas jauni nāk viņiem klāt, izrāda rūpes, paši piedalās, zināmi kungi. Tas rāda tādu labu iespēju. Jā, bet nemierīgi viens paliek. Grāmatiņa Mūsu bērns ir tapusi sadarbojoties Rīgas domei ar Rīgas dzemdību nama mediķiem. Kādu izzinošu informāciju jaunie vecāki var šeit atrast? Šai grāmatā es centusies apkopot to, kas, manuprāt, ir vajadzīgs vecākiem pašās pirmajās dzīves nedēļās. Tie ir jautājumi, par kuriem visbiežāk tiek uzdoti dzemdību nodaļās, pirmajās dienās mājās ģimenes ārstiem, un visbiežāk mēs par to arī runājam. Tās ir mazuļu ādas kopšanas, tās ir pirmās vannošanas, tās ir acu kopšanas, tās ir nabiņas. Tie ir jautājumi, vai mums ir vajadzīgs vai nevajadzīgs un kāpēc knupītis. Manuprāt, ļoti svarīgas lietas, kas tiešām ir ļoti aktuāls, ir tieši zīdīšanas uzsākšana, tieši pašas pirmās dienas un tas, ko mēs varam dot bērnam. Daudz mēģinājusi esmu sakopot un salikt tā pa plauktiņiem stāstu par to, kā uzsākt papildus uzturu, kā uzsākt, kad uzsākt, ar ko uzsākt. Vannas, zobi, kolikas, visbiežāk uzdotie jautājumi par visām šīm tēmām. Pašreiz grāmatiņas jaunajiem vecākiem tiek dalītas jau 112 dzimtsarakstu nodaļās Latvijā. Vai šo projektu ir paredzēts turpināt? Visā Latvijā šis projekts mums ir uz gadu.
108 dzimtsarakstu nodaļās viņas dalīs gadu, Rīgā pagaidām dalīs pusgadu, bet Rīgas doma grib turpināt šo projektu, mēs ceram, ka dalīs arī nākamajā gadā. Pēc grāmatas pasniegšanas Rīgas dzemdību nama foajē Rīgas domas labklājības departamenta veselības pārvaldes priekšniece Irēna Kondrāte atklāja fotoizstādi Sievietes par dzīvību. Rīgas domas sadarbībā ar populāro mēdīju Māmiņu klubs, jau tagad mēnesi atpakaļ, atklāja izstādi Sievietes par dzīvību, kas bija tāda savdabīga Rīgas pašvaldības un arī māmiņu kopēja iniciatīva, kas vainagojās gan ar tādu īstu sirds stāstu, dzīves stāstu konkursu, kas pēc tam atspoguļojās fotografijās. Un šī stāsta galvenā būtība bija, kurīgi sakot, tāda ļoti cilvēciski sarežģīta un no vienas puses vienkārša reizēm. Proti, mums katram dzīvē nāks izdarīt izvēles, un laikam viena no svarīgākajām, grūtākajām un arī sāpīgākajām izvēlēm ir saprast, vai es spēju, vai es vēlos dot dzīvību cilvēkam. Un liekas, tas ir tik pašsaprotami. Dzīvībai ir jābūt, cilvēkam ir jābūt, bet šajā brīdī parasti šī izvēle paliek sievietes pusē. Ar stāstiem varat iepazīties dzīvības grāmatā, kur arī izstādes apmeklētāji tiek aicināti atstāt savas atziņas. Izstāde mēnesi būs apskatāma Rīgas dzemdību namā, tad tā ceļos tālāk uz citām Rīgas pilsētas veselības aprūpes iestādēm. Ir arī iecerē stāstus apkopot vienā grāmatā, kuras nosaukums varētu būt Sirds stāsti. Mēs dzīvojam tādos apstākļos, kad mūsu organisms ir pakļauts daudz kaitīgiem faktoriem. Piesārņota vide, sadzīves ķīmija, pārtika ar konservantiem nemitīgi ietekmē mūsu veselību. Tādēļ ļoti svarīgi ir sekot savam veselības stāvoklim. Veselības salonā 888 pieejama daļēji netradicionāla diagnostikas metode, kur iespējams izmeklēt visu cilvēka organismu kopumā. Mūsu veselības centrā 888 mēs piedāvājam modernu visa organisma izmeklēšanu diagnostiku 1,5 stundas laikā. Šī diagnostika saucas sensitīva imago, un diagnostikas pamatā ir biorezonanses fenomens. Mēs jums piedāvājam 1,5 stundas laikā izdarīt pilnīgu organismu inventarizāciju. Diagnostika strādā šūnu līmenī, tādēļ mēs uzzināsim un gūsim reāli priekšstatu par to, kas notiek visos orgānos, orgānu sistēmās, gūsim priekšstatu arī par orgānu mikrobioloģisko un mikroskopisko stāvokli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izmeklēsim gļotādas un arī veiksim diagnostiku, lai konstatētu, vai organismā nav patoloģiski parazīti, vīrusi un mikrobi. Ja jums ir sūdzības, tad arī mēs laipni aicinam jūs pie mums uz diagnostiku. Ja jums liekas, ka elpošanas sistēma bieži ir bieži elpošanas sistēmas saslimšanas, ja traucē kuņģa zarnu trakts, varbūt pastiprināta gāzu veidošanās, varbūt liekas, ka nogurums ir katru dienu un viņš pastiprinās, varbūt reizēm streiko sirsniņa, laipni aicināt pie mums ir arī veģetodistoniķi. Mēs izmeklēsim visu šo organismu un konstatēsim problēmas, kā arī radīsim šo problēmu risinājumu. Mūsu salonā notiek ārstēšana ar bioloģiski aktīvajiem dabas produktiem, tādēļ arī mēs diagnostikas laikā ne tikai konstatēsim problēmas, bet nozīmēsim jums ārstēšanu. Piedāvām šeit programmā ir tā saucamais veģetotests, kas piemeklēs konkrēti preparāts tieši jūsu problēmām, un mēs jums varam pietestēt ne tikai preparātus, bet arī optimālo devu, kura būtu īpaši vajadzīga jūsu organismam. Laipni lūgt uz izmeklēšanu. Šī diagnostikas metode ir pilnīgi nekaitīga, tā kā izmeklēt var arī bērnus gan no 3 gadu vecuma, jo bērnam ir mierīgi jānosēž 20 minūtes, kamēr dators nolasa informāciju, un arī grūtnieces. Mēs esam certificēta medicīnas iestāde, kas strādā ar medicīniski certificētu aparātu, un diagnostikas veids certificēti dakteri. Mūsu salonā mēs piedāvājam arī dažāda veida masāžas, kā arī psihologa, psihoterapeita pakalpojums, psihiatra pakalpojums, mezoterapeita pakalpojums, adaterapeita pakalpojums. Un mēģinam arī visu laiku sevi pilnveidot, lai pakalpojumu klāsts attīstītos.
Mūsu pakalpojumi ir pa maksu, bet mēs strādājam arī pie tā, ka mēs regulāri veicam visādas akcijas. Kad cilvēki vairāk domā par saviem tuvākajiem, mīļajiem cilvēkiem, mēs arī piedāvājam dāvanu kartes, ko var iegādāties uz jebkuru pakalpojumu, par jebkuru cenu, un uzdāvināt savam cilvēkam, savam mīļākajam cilvēkam. Kā dāvana. Veselības salons 888, Dārzaugļu ielā 1. Visa informācija mājaslapā www.vs88.lv vai pa tālruni 27 0888 77. Šodienas situācijā, kad ārstēšanās ir dārga, cilvēki arvien vairāk meklē iespējas izzināt un pielietot senas vērtības, un tā ir alternatīvā medicīna. Austrumu filozofija ārstē cilvēka dvēseli un ķermeni, un tagad tai būtu laiks rast ciešāku kontaktu ar mūsdienu ārstēšanas metodēm. Tā savā uzrunā Ajurvēdas medicīnas nodaļas atklāšanas dienā klātesošos uzrunāja Kurortu rehabilitācijas centra Jaunķemeri ilgadējais vadītājs Malkiela kungs. Kas tad ir Ajurvēda un kāda ir tās būtība? Ļoti vienkārši. Vārds ajurvēda tulkojās latviski dzīves ziņa, jeb māksla nodzīvot savu ikdienas dzīvi tā, lai būtu saskaņā ar savu ķermeņa konstitūciju, lai pēc iespējas ilgāk nodzīvotu vesels. Pirmkārt un galvenokārt, tie ir cilvēka ēšanas paradumi, pārtikas klāsts, dzīves režīms. Protams, arī darbs, jo mēs darbā pavadām ārkārtīgi daudz laika. Šie visi faktori kopā ar klimatu, kādā mēs dzīvojam, ietekmē mūsu ķermeni, mūsu veselību, mūsu vielu maiņu maina. Ja, un ajurvēda zinot šos pamatus un mēģinot viņus sistematizēt, salikt tādā sistēmā, schēmā, darbojās šī līmenī, mēģinot palīdzēt cilvēkam atgūt viņa pamata dabu. Nevis to, kas mēs esam kļuvuši, iedarbojoties stresiem, iedarbojoties augstam klimatam, sliktai ēšanai, ārkārtīgi maz šķidruma lietošanai, kas tagad ir raksturīgs cilvēkam. Ja? Tas viss maina mūsu dabu. Ja? Un ajurvēdai ir iespējas atgriezt cilvēku tā kā viņa sākotnējā konstitūcijas stāvoklī. Ajurvēdas medicīnas nodaļas speciālisti piedāvā 3 līdz 5 dienu ajurvēdas kūri, lai ieklausītos savā ķermenī, attīrītos no uzkrātajiem sārņiem un toksīniem, uzzinātu ko jaunu un interesantu, kas mainīs jūsu ieradumus, lai uzlabotu veselību. Programmas ietvaros jūs izbaudīsiet diētisko ajurvēdas virtuvi, piedalīsieties izglītojošos semināros. Jogas instruktoru vadībā izbaudīsiet jogas dziedinošo spēku un palutināsiet sevi ar īpašām ajurvēdas masāžām, kuru laikā nomierināsiet prātu un atjaunosiet sarukušos enerģijas krājumus. Pašlaik mēs piedāvājam pārsvarā dažādas eļļošanas procedūras, vai no atsevišķām ķermeņa daļām, vai kopējās ķermeņa procedūras, kam ir izteikta iedarbība uz visu ķermeni. Jo tiek skarti masāžu laikā bioloģiski aktīvie punkti, ko sauc marmas, ja? Tā sauktā marmu terapija, tā ir pēc būtības. Un iedarbība ir ārkārtīgi plaša, tiek skartas, nevis skartas, bet notiek iedarbība uz visām ķermeņa sistēmām, uz visiem orgāniem. Lai apgūtu ajurvēdas zinības, Jaunģemeru kurorta un rehabilitācijas centra speciālisti apgūši austrumu filozofijas gudrības arī ārzemēs, bet pašreiz šeit strādā 2 ajurvēdas speciālisti no Indijas. Ar ko tieši ajurvēdas masāža atšķiras no parastās masāžas? Lielākā atšķirība ir tā, ka tā nav tikai masāža, bet arī pats klients daudz ar sevi strādā. Masāža darbojas uz aktīvajiem punktiem, lai iedarbotos sensori uz orgāniem, un tā nav tik spēcīga kā parastā klasiskā masāža. Esmu 4 gadus mācījies universitātē par ajurvēdas speciālistu, 2 gadus specializējies slimnīcā, tad vēl 2 gadus apguvis papildus zināšanas šajā jomā. Šeit es veicu ajurvēdas masāžas un arī vadu jogas nodarbības.
Tuvojas turisma sezona. Atliek vien cerēt, ka vasara būs silta un saulaina. Arvien vairāk cilvēku izvēlas nevis doties uz ārzemēm, bet gan apceļot mūsu Latvijas skaistākās vietas. Var gadīties, ka ceļojuma laikā nepieciešama medicīniskā palīdzība. Ja esat nolēmuši apmeklēt Ziemeļvidzemi, tad šeit ir iespējams saņemt augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas Alūksnes poliklīnikā. Lai gan Alūksne ir mazpilsēta, veselības aprūpe šeit pieejama pilnā apmērā. Pilsētā ir slimnīca, kur iedzīvotāji saņem visa veida stacionāru pakalpojumus. Šeit nav vien dzemdību nodaļas. Un ir poliklīnika, kur dakteri ir sazvanāmi jebkurā dienas laikā, jo, kā jau mazpilsētās iedzīvotāji citu pazīst un uzticas. Specialitātes arī pagaidām ir saglabājušās daudzas. Principā rajonā es teikšu, ka ir pilnīgs noklājums, ņemot vērā, ka dažas privātprakses ir ārpus poliklīnikas un slimnīcā ir traumatologs, teiksim, kardiologs. Mums ir vēl visi speciālisti, tajā skaitā psihiatrs, narkologs, fiziatrs, onkologs. Mēs nevarētu patreiz sūdzēties, ka nav speciālistu. Cita lieta, ja būs ļoti mazs iedzīvotāju skaits, tad vai šie speciālisti spēs sevi nodrošināt. Bet mums ir tā laime, ka gandrīz nevienam ārstam nav tikai viena specialitāte. Mēs visi esam dzīves gaitā apgūši vairākas, un tad mēs jau uz kādu specialitāti pelnam mazāk, mēs tomēr to, kur pelnam maz, varam nodrošināt pakalpojumu. Tāpat poliklīnikā ir pieejami tādi augstvērtīgi pakalpojumi kā digitālie rentgena izmeklējumi, laboratorija, kur tiek veikti gan bioķīmiskie, gan klīniskie izmeklējumi, brīļu kabinets, zobu protezēšana. Bet šeit divās operāciju zālēs tiek veiktas arī ambulatorās operācijas, kur strādā ķirurgs ar lielu pieredzi. Pieejams arī zobu higiēnists. Higiēnista darbā ietilpst pirmkārt jau cilvēku izglītošana par zobu kopšanu vispār. Tā kā mēs runājam ļoti daudz, arī klients, kad krēslā tiek veikta procedūras, arī daudz runā un stāstu attiecīgi konkrēti, kas viņam ir nepieciešams, zināt. Tad, protams, tiek pārbaudīti zobi, tiek apskatītas smadzenes, tiek veikta tā sauc par zondēšanu, ja ceļš jau smaganu problēmas un veido smaganu kabatas, tad mēra ap katru zobiņu, cik tur dziļas tās kabatas ir, tāds izpētes darbs, lai vispār saprastu, cik kas ir jādara kuram. Protams, zobakmens noņemšana tiek veikta, zobu pulēšana ar abrazīvāku pastiņu, ar pulējamām birstītēm, noņemts no zoba liekais nost, kas ir liekas virsū. Higiēnists zobos iekšā nestrādā pašā zobā, bet strādā ar visu, kas ir ap zobiem un smaganām. Veselīga jums atpūtu Alūksnes pusē.